Kuku! Heisiņā! Dzirdi mani? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Kas es esmu? Es esmu Piepe. Jā, visi esam dzirdējuši. Sēž ballītē kā Piepe. Vai šitā jau veca, krunkaina Piepe. Vai arī, ka tās Piepes esot nesmuki parazīti. Es gan gribu par šo ko teikt. Nāc iepazīsti mūs, un tu redzēsi. Mēs esam skaistas, daudzveidīgas un, jā, arī apbrīna vērtas. Mēs esam daudzpores, kuras par spīti savai mazkustībai čakli palīdz citām meža radībām. Tomēr šodien es nerunāšu tikai par Piepēm un nerindošu tās tavā priekšā kā jaunas meitas. Šis būs stāsts par mežu, kurā visām dzīvajām būtnēm ir sava vieta, kur neviens nav lieks un kur tikai visi kopā mēs uzturam lielo meža dzīvības tīklu stipru. Ticiet man, pieaugusi pie koka, es vēroju to gadiem. Piemēram, es augu uz vecas koksnes un lēnām to pārveidoju tā, lai šī koksne kļūst par mājām un barību citiem, piemēram, meža kukaiņiem. Kukaiņus savukārt novērtē meža putni, bet putni, lidojot, izplata augu sēklas. Šī ir viena no ķēdēm, kas uztur meža dzīvības tīklu. Mans draugs ir koks, lielākoties vecs koks, un mans draugs ir kritala. Tas nekas, ka tā nav dzīva, jo dzīvība tajā čūm un muģ. Un mani draugi ir arī sūnas, ķērpi un sīkie kukainīši. Par viņiem un citiem meža brīnumiem pastāstīšu nākamajās sērijās.